Katru gadu ar pavasara iestāšanos viena no aktuālākajām tēmām ir par ceļu stāvokli. Autovadītāju sūdzības par neapmierinošo ceļu stāvokli pilsētas privātmāju sektorā visvairāk tiek saņemtas uzreiz pēc sniega nokušanas. Šajā sarakstā jau ne pirmo gadu atrodas Baznīcas iela. Iedzīvotāji uzstāja, lai nekavējoties tiktu veikti šīs ielas greiderēšanas darbi. Savukārt speciālisti lūdz pagaidīt. Komentējot esošo situāciju, Komunālās saimniecības pārvaldes tehniskās nodaļas vadītājs Igors Prelatovs paskaidroja, ka šobrīd ar ceļu greiderēšanu vēl nevar uzsākt, jo grunts virsma šobrīd ir mitra, bet esošais tehniskais process neļauj kvalitatīvi veikt šos darbus. Pēc Igora Prelatova teiktā, mitrās virsmas greiderēšana var vēl vairāk pasliktināt ceļa stāvokli. Tāpēc speciālisti aicina būt iecietīgiem, jo agrāk par aprīli greiderēšanas tehniku uz pilsētas privātmāju sektoru ielām neparādīsies. Šogad pilsētas ielu greiderēšanu veiks pašvaldības uzņēmums Labiekārtošana D. Tāpat ielu remontdarbus veiks uzņēmums, kurš būs Komunālās saimniecības pārvaldes organizētā iepirkuma procedūras uzvarētājs.